Ukrainas prezidenta Zeļenska paraksta analīze un ieskats arī nedaudz rokrakstā. Tas ir rakstīts pirms 2 gadiem, aptuveni, nedaudz mazāk. Tātad 23. gadsimtais, ko var redzēt, ka paraksts ir lielāks par rokrakstu. Stipri lielāks sastāv no iniciāļiem, kas nozīmē, ka arī šeit ir līdera tipa cilvēks, viennozīmīgi spēcīgs, autoritāti izraisošs cilvēks. Tomēr, kas šajā parakstā ir diezgan bēdīgi, paraksts tiek nosvītrots ar šo te līniju, kas iet atpakaļ, un tas nozīmē, ka šis cilvēks pārvelk svītru pāri savai personībai un arī finansēm. Lai arī ir cenšanās iet atpakaļ uz attīstību, uz priekšu, tā kā pa labi, tomēr lielāka tā līnija ir atpakaļ. Un tas nozīmē, viņš velk sevi visu laiku atpakaļ. Tas bija pirms 2 gadiem, varbūt teikt, kaut kas ir pamainījies. Tad, kas vēl te ir tāds interesants, gan parakstā, šeit ir tāda augšiņa, gan rokrakstā nemaz nav, bet citos burtos tur bija, kas nozīmē ļoti spēcīgas argumentācijas prasmes darba vidē. Labi arī tāda lielo iespēju redzēšana, gan burtā, gan arī parakstā, bet kas ir šeit? Te ir tāds liels atvērums apakšā, un šeit ir tieši tāpat, kas nozīmē ļoti dara pāri savai veselībai, vai nu mentālajai, vai nu fiziskajai. Interesanti ir šī te cilpiņa, kas parādās arī abos, gan rokrakstā, gan parakstā. Tas nozīmē, ka ir daudz radošas kreatīvas idejas profesionālā vidē. Savukārt tas, kad ir interesanti veidots tas, kad šī līnija, burts ir augšā un tad iet stipri uz leju šī cilpa. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēks mēdz pats ar sevi manipulēt. Un savukārt te jau parakstā šis saspicējums nozīmē, ka pietrūkst laiks visām savām idejām, lai tās realizētu darba vidē. Lūk, tāds ir ieskats šajā parakstā un rokrakstā. Komentāros rakstiet, kādus cilvēkus vēl gribētu, lai es izanalizēju.